Bet tad mēs nedrīkstam aizmirst to, ka viņš ir svēts. Jēzus savā lūkšanā griezās pie tēva Ģedzemanes dārzā un sacīja: Svētais tēvs, Dievs ir svēts. Dievs atšķiras no absolūti visa. Viņš ir svēts. Viņš mājo nepieejamā gaismā. Tā kā mēs nespējam skatīties uz sauli, tā mēs nespējam ar savām fiziskajām acīm skatīties uz tēvu. Bet dēls ir svēts. Viņa svētums atklājās tādā veidā, ka mēs lasām Jāņa evaņģēlija iesākumā, un mēs skatījām viņa godību. Tādu godību, kā vienpiedzimušā dēla godību. Pilna žēlastības un patiesības. Tēvs ir svēts, dēls ir svēts, un gars nes nosaukumu Svētais gars. Dievs ir svēts. Un šis svētais Dievs ir mūsu tēvs. Un šis svētais dēls ir mūsu kungs. Un šis svētais gars iemājo mūsos. Un tēvs ir to garantējis savā mīlestībā, ka tam tā ir jābūt. Jeruzalemē, Cianas kalnā templis. Tur ir pagānu priekšnams, tur ir svētā vieta, tur ir vissvētākā vieta. Pagānu priekšnamā visi var iet, arī mēs. Kaut kur tuvumā ir Dievs savā svētumā, bet tur ir siena. Tālāk pagāni nedrīkst iet, tur tālāk drīkst ieiet jūdi. Ar daudz upuriem. Bet tad ir vissvētākā vieta, kur Dievs ir apsolījis, ka viņš mājos vienreiz gadā augstais priesteris, upurēdams daudz upuru par saviem grēkiem un par tautas grēkiem, ieiet šajā vissvētākajā vietā, lai slacītu nokauto upuru jēra asins. Svētums. Nepieejams svētums. Bet tad Jēzus mirst pie krusta. Priekškars, kas atšķīra svēto vietu no vissvētākās vietas, pārplīst, un Dieva derības šķirsts ir redzams visiem, kam ir acis. Tas ir brīnišķīgi. Jēzus mirst. Dievišķās mīlestības nodomu piepildot, nesot uz sevi pasaules grēku. Kāda mistērija. Svētums atklājas. Jēzus mums atklāja dievišķo intimitāti, un viņš saka: kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans tēvs to mīlēs, un mēs, es un tēvs, mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Tā nav dzeja. Tas nav superlativisms, kaut kas pārspīlēts. Tā ir realitāte. Viņš mūs spiež pie savas krūts, viņš ienāk mūsos, viņš mājā mūsos, viņš mūs glāsta, mēs ar viņu sarunājamies,
Mēs viņu saucam, uzrunājam, mans kungs, mans Dievs, mans pestītāji, mans labākais draugs. O, cik daudz vārdu mēs varam atrast savā nabadzīgajā valodā, lai pateiktu viņam patiesībā pateicības vārdus par to, ka viņš mūs mīl. Dievs, Tēvs, mīlestības Dievs, svēts Dievs, Dievs, kurš mūs mīl ar dievišķu mīlestību cilvēkam saprotamā veidā. Halleluja! Bet, mani mīļie, ja Dievs ir Tēvs, tad tam visam ir vēl tā otrā daļa, proti, ka mēs esam bērni. Kas tas būtu par tēvu, kam nebūtu bērni? Bet Dievam ir daudz bērnu. Slava viņam. Un mēs lasām apustuļa Jāņa 1. vēstulē 3. nodaļā, redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka mēs tiekam saukti Dieva bērni. Un mēs tādi arī esam. Pasaule mūs tāpēc nepazīst, ka tā viņu nav atzinusi. Mēs, mīļie, tagad esam Dieva bērni. Klausieties, vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka, kad tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi. Jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Te ir runa par mūsu pašreizējo stāvokli un par mūsu nākotni. Reiz atklāsies tas kungs un atklāsies, kas esam mēs. Pasaule mūs šodien nepazīst. Pasaule domā, ka mēs esam sārņi, ka mēs esam atpakaļrāpuļi, ka mēs esam pagātnes cilvēki, bet patiesībā mēs esam vienīgie nākotnes cilvēki. Un mēs redzēsim viņu, un pasaule redzēs mūs kopā ar viņu. Protams, visi cilvēki nav Dieva bērni. Arī visi reliģiski cilvēki nav Dieva bērni. Arī visi cilvēki, kuri iet dievnamā, nav Dieva bērni. Jēzum vajadzējis bargus vārdus runāt uz farizējiem un rakstu mācītājiem. Jāņa evaņģīlija 8. nodaļā un 44. pantā mēs lasām. Jēzus saka farizējiem un rakstu mācītājiem, jūs esat no sava tēva velna un jums gribas piepildīt savas tēva kārības. Viņš no paša sākuma bija slepkava un nestāv patiesībā, jo patiesības nav viņā. Melus runādams viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir melis un melu tēvs. Šeit ir šī ļoti nopietnā patiesība, ka visi cilvēki sadalās divās daļās. Dieva bērnos un velna bērnos. Gaismas bērnos un tumsas bērnos. Bet tas nenozīmē, ka tiem, kuri šodien nav gaismas bērni, kuri ir tumsas bērni, ka viņiem ir lemta mūžīga tumsa, mūžīga pazušana, elles ugunis un tā tālāk un tā tālāk. Nē, Dievs grib, lai ik viens cilvēks taptu glābts un naktu no tumsas gaismā, jo viņš mīl kritušos Ādama bērnus. Viņš mīl. Nē, mēs nevaram piekrist tiem, kuri saka, ka Dievs visus cilvēkus nemīl un citus izredzējis debesīm un citus izredzējis ellei. Tā ir mācība no elles. Dievs negrib, ka kāds pazustu, bet ka visi nāktu pie patiesības atziņas. Un mēs esam taču to piedzīvojuši. Vai mēs nebijam kādreiz tumsā? Vai mēs nekalpojam kādreiz nepazīstamiem dieviem? Latviešu tauta tādi bijusi, pagāniska tauta. Pirmos misionārus sazāģēja ar zāģiem, bet
slava Dievam, mēs esam Dieva bērni. Kā tad kļūst par Dieva bērnu? Jēzus saka, ka jāpiedzimst no augšienes. Jāpiedzimst no augšienes. Proti jāatsaucās Dieva gara un Dieva vārda darbam mūsu sirdīs un mūsu dzīvē un mūsu prātā. Dieva mīlestību mēs nedrīkstam noraidīt, bet ja mēs Dieva mīlestību pieņemam, Dieva mīlestība darbojas mūsos un atzemdina mūs, dara mūs par jaunu radījumu.